No 1. janvāra ir atvērts elektrības tirgus mājsaimniecībām, un līdz ar to viens elektrības piedāvājums visiem ir beidzis pastāvēt. Lai nodrošinātu atbalstu sabiedrības mazaizsargātajām grupām, tostarp maznodrošinātām un trūcīgām personām, ir izstrādāts īpašs valsts atbalsta mehānisms. To šogad īstenos akciju sabiedrība Latvenergo. Lai atbalstu saņemtu, savā pašvaldībā ir jānokārto maznodrošinātas vai trūcīgas personas status. Viņiem tiek piešķirts pa starta tarifu pirmās 100 kWh. Informāciju mēs saņemam no pašvaldības sociālajiem dienestiem. Līdz ar to klientam ir sociālajā dienestā jānoformē atbilstošais status. Un noformējot statusu, ir nepieciešams arī uzrādīt līguma numuru. Tādējādi atbalstu iespējams saņemt arī tiem klientiem, kuri mājokli īrē vai dzīvo mājās, kur par elektroenerģiju norēķinās ar namu apsaimniekotāju. Atbalsts tiks piemērots, ja trūcīgā vai maznodrošinātā status apstiprināts iepriekšējā mēnesī. Tātad, piemēram, no rēķiniem par janvāri atbalsts būs iekļauts, ja personai bijis maznodrošinātā status decembrī. Papildus informācija klientiem, kuri saņem valsts atbalstu, www.elatvenergo.lv vai zvanot uz informatīvo tālruni 80 200 400.